Dzimsarakstu nodaļā uz galda gulēja laulību reģistrācijas iesniegums. To pirms pāris dienām bija uzrakstījuši Donāts un Anna. Noliktais datums bija nedaudz vairāk kā pēc mēneša. Fermā varēja tagad mēļot, ka klibā Anna dzīvo kopā ar Donātu. Vai tad kārtīga sieviete tā darītos, ka pirms precēšanās dzīvo jau ar savējo? Bet kas lai zina, kāda tai klibajai pagātne? Gan jau nekas labs, jo nevienam neko nestāsta. Tik zināms vien, ka nāk no bērnu nama, bet tur jau visādas padebenes ir. Vai tad Donātiņš nevarēja noskatīt kādu labāku? Atkal salauzīs viņam sirdi un staigās kā dieva nepieņemts. Zane ļoti priecājās, ka tagad ir siltais klēpis, kurā var ērti ieritināties, kad lasa kādu no pasakām. Protams, netika aizmirst tēt arī, bet pie Annas kaut kā savādāk bija. Abas kopā gatavoja vakariņas, vienīgajā brīvajā nedēļas dienā visiem trijiem kopīgā pankūku cepšana. Kūtī tika atjaunota vecā vieta, kur savulaik bija telīte. Tika iegādāta brūnaļa, kura cītīgi pildīja savus piena devējas pienākumus. Piepirka klāt cālēnus, kuri siltumu un patvērumu labprāt atrada pie Zanes azotē un klēpī. Par sivēnu iegādi to tad varēs apdomāt, tuvāk pavasarim. Augstais janvāra rīts šajā dienā kā savu sveicienu atsūtīja saulainu dienu, kā ļaudis mēdz teikt, saulīt ar zobiem. Pieturā stāvēja 3 jau nedaudz nosaluši autobusa gaidītāji. Vīrietis, smaga auduma melnā mētelī, vilnas cepurē, kaklu no augstuma sargāja pelēka šalle, biezi adīti cimdi, biezas auduma bikses, zem kurām bija pavilktas vēl vienas bikšu pārstāvis, lai tad abas kopā spētu kā auduma mūris nosargāt kājas no uzmācīgā sala. Noslēgt šo koptēlu tika gods filca zābakiem, jeb kā tajā laikā sauca vaļenki. Blakus elkoni ieķērusies stāvēja sieviete. Tumšs krāsas vilnas mētelis, kuram palīdze josta, bija cieši apsējusi sievišķīgo vidukli. Divus sildīt uzdevumus bija uzņēmies Lakats. Aptinis gan galvu, gan mugurpusē sakrustojis savus stūrus, aptinās ap kaklu. Skaisti pašadīti cimdi. Lai neaizmirst, ka tā taču arī te, tad starp mēteļa atvērumu pavīdēja necelā zilā krāsā ar mazu tumšu rūtojumu kleita. Biezas zeķubikses sildīja pieturā stāvošās kājas, un arī vaļinki to mēģināja darīt. Ap abiem lēkāja mazāks cilvēks. Pagaišs mētelītis, kā lācēns, kurš tikko no ziemas miega izlīdis no alas, bija stīvs un neveikls. Vilna sarkana cepurīte ar lielu sarkanu kā ķirsis bumbuli. Mazo kaklu vairākas reizes cieši aptinusi sildīja raiba šalle. Cimdiņi, kā 2 zvaigznes, kuras, lai nepazūd plašajā orbītā, bija savienotas ar aukliņu, kura bija izvērta caur mēteļa piedurknēm. Biezās vilnas bikses, kā par spīti, kājas bija apņēmušas tā, ka aktīva kustēšanās bija apgrūtināta. Sniega gurkstēšanu un kādu pārslu kompānijas paspārdīšanu mēģināja brūnganie zābaciņi. Autobusa pieturā nepacietīgi gaidīja Donāts, Anna un Zane. Nelielajā Annas somiņā no salas sastingušas gulēja pases, kuras gaidīja to brīdi, kad tās izņems siltumā, lai tajās vēlreiz ieskutoties varētu sākties visas tās darbības, kādas norit sareģistrēšanās dzimsarakstu nodaļā. Autobuss piebrauca un visi sakāpa. Pie ēkas jau gaidīja vēl 2 pieaugušie. Tur stāvēja tas pats Donāta kolēģis, kurš tajā vasarā Zanē atdeva sarkanīgo 3-ritenīti. Otra, kas nepacietīgi gaidīja atbraucējus, bija šī vīrieša sieva. Sergejs un Līga bija šī pasākuma liecinieki.
Pēcpusdienas autobusa reiss veda uz izvēlēto pasažieru galamērķi, jauno vīru Donātu, sievu Annu, mazo Zanīti. Vienā personā arī lieciniekus un viesus Sergeju un Līgu. Anna jau visu bija sagatavojusi iepriekšējā dienā. Tagad tik iekurināti plīti un uzlikt, lai sildās štovētie kāposti. Tik jāuzvāra jau no rīta samizotie kartupeļi. Uzsildīs vēl pīlēs sasutinātos gaļas gabaliņus. Pēc tam, kurš gribēs vai cigoņa dzērienu vai kādu siltu tēju, varēs piekost kādu praņiku, selgas cepumu vai Annas ceptu lauku tortīti. Abi ielūgtie kāzuviesi no savas somas izņēma konfekšu kasti, Līgas marinēto gurķu burku un stikla trauku ar pagaru kaklu. Donāts no otras istabas atnesa tāda paša izskata trauku, kā saka, no savas puses. Viņš uz istabu aizgāja otrais un atgriezās ar sarkanām neļķēm. Lūdzu, manai sieviņai, ātrāk nedāvināju, jo tas augstums tak nokodīs. Anna apskāva vīru, un Sergejs uzsauca: rūkts, rūkts! Pasniegtie ziedi varēja aplūkot abu tikko sareģistrēto dzeltenīgi spīdīgās, gludās stīpiņas, kuras rotāja abu pirkstus. Donāts bija parūpējies, lai abiem ar Annu ir zelta, vienkārši laulību gredzeni. Vakara pasēdēšana izvērtās ļoti vienkārši, bez pompozām runām un skaļiem rituāliem, kuri iederas šādos svētkos, bet tāpat viss bija sirsnīgi un mīļi. Pa šo laika posmu Zane šad tad ierunājās par mammu. Kāpēc viņa neatnāk apskatīties, kādas un cik daudz rotaļlietas tagad ir Zanei? Varētu vēl mammai parādīt tos daudzos zīmējumus, kurus ir uzzīmējusi gan dārziņā, gan mājās. Citreiz, ja šo uzdeva Annai, citreiz ja tētim, tad Zanei noglāstīja galvu, un atbilde bija tāda: gan jau kādreiz atbrauks, varbūt viņai daudz darba. Šķiršanās tiesā, kad abi vienojās par meitas uzturlīdzekļiem, kurus vajadzēja sarmai sūtīt, tad šī vienošanās palika tikai sarunas līmenī. Jo nevienu kapeiku Donāts nebija saņēmis no bijušās. Viņš arī nekādas pretenzijas necēla. Jo viss pietiekoši ir pašiem, Zanei nekā netrūkst, otrs kaut ko plēsties un vēlreiz sēdēt tiesas telpā viņš negribēja. Anna bija ne tikai laba saimniece, bet arī prasmīga rokdarbniece. Par iekrāto naudiņu bija nopirkusi mehānisko ar kāju pedāli minamo šujmašīnu. Tad gan pašiem kāda jauna drēbes kārta, pāršujot no viena gabala citu, arī māju logi varēja lepoties ar jaunajiem aizkariem. Negrozies, ka neiebakstu ar adatu, teica Anna, vērojot, kur un ko vajag pielabot. Man jau apnika, nepacietīgi trinoties runāja Zane. Tūlīt tik vēl brītiņu. Viss, tagad uzmanīgi novilksim nost. Anna tagad darināja skaistu izlaiduma kleitiņu Zanei, jo pēc pāris nedēļām meita beidza bērnu dārzu, tāpēc jāiespēj kleita pielabot līdz galam. Man patiks, ko tu uzšūsi, nočivināja Zane un nobučoja Annu zvaiga, bet pēc tam steidzās pagalmā baudīt silto pavasardienu. Svinīgas runas bērndārza absolventiem. Neliels sagatavotais bērnu priekšnesums. Donāts ievēroja, ka meita ik pa brīdim ar acu skatienu it kā kādu meklē. Pirmajā brīdī viņš domāja, ka viņu vai Annu. Meita meklē starp daudziem viesiem savu mammu. Velti, bet sarmas nebija, ne viesu vidū, ne vakarā pie svētku galda. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.